Tā, man vēl tomēr šodienas izskaņā gribētos paprovēt. Nu, nopaļosim uz augšu tās četras pakas, ko es esmu te nojājis, nahuj vienkārši. Kaut kā dabūt atpakaļ, un pat cik šodien tā negatīvā gāma ir, un ļoti labi viņš kustās. To vajadzētu izdarīt šodien, jo setups. Tagad jau, ka prāts atverās vaļā, tad ir skaidrs, mēs esam zem HVL. Mēs viņu neizņemam atpakaļ, šito izsoli mēs nevaram paņemt. Un seller pušo, un aizies momentums visticamāk. Es tulītās vēl vienu konfirmāciju apskatīšos. Nu jā, atkal fucking Bayer, jā. Atkal Bayer. Jā, 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 jā. Augšās. Tieši augšās viņi paliek un все, un pizdā viņiem ir. Bļēt. What the fuck? Mhm. Neejam iekšā selā. Ejam iekšā selā. Targetējam šito zonu. Targetējam šito zonu. Es vēl tā pilnībā neesmu to baigi ideju, protams, izmetis no galvas. Jo, neskatoties uz visu, absorbējās viņš ļoti smuki. Tā jau viņš ļoti smuki absorbējās. Varēja jau it kā palikt tajā treidā. Varēja jau palikt, bet, nu, man nervi netur. Man nervi netur uz šo te pajiboķinu skatīties. Man nervi netur galīgi. Es nezinu, kāpēc es mēģinu swing treidot, ka es saprotu to, ka, nu, tur paies kaut kāds brīdis un man tas ļoti ātri kā apniks. Jā, visi fucking ķēķi. Zini kā, vakardien tas viss izskatījās jau ļoti sūdīgi, pat cik tas skvīsts nebija. Un tad tu sāc meklēt kaut kādus iemeslus, kāpēc, nē, nu, nostrādās, būs jau labi. Un tā ir lielākā černuha vienkārši končenākā, kāda vien var būt šitai visā pasākumā. Nulle objektivitātes, nulle objektivitātes. Uz kaut kādiem pāris short putiem, kur tā delta varbūt tās ir nenozīmīga. Jā, pieņemt kaut kāds fucking lēmums. Nu, es nezinu, nu, es saku vienkārši paiet boķina končenā sākās. Končenā. Taču pīzdu visu to swing trading, nahuj vienkārši. Es neatceros nevienu reizi, nu tiešām, ja tā sāk domāt, es neatceros nevienu reizi, kur es būtu ielīdz kaut kādā swing tradā un es būtu baigi laimīgs par to bijis. Es neatceros, es nespēju atcerēties tādu situāciju. Tā vienmēr ir kaut kāda čortošanās, kaut kāda sūdi, kaut kāds riebums. Es nezinu, nu labi, es jau nespecializējos uz to, varbūt tās es specializētos tā riktīgi uz to. Jā, tad, nu, tas savādāk būtu, bet es nezinu. Es nekad neesmu nekādu kaifu sajūtis. Priekš sevis kaut kādas ielikt pozīcijās, sēdēt, sapņot, domāt. Hāzē.
Es nezinu. Nezinu, šis ir fucking crazy. Um, labi, viņš ko uzgaidīs, tad pastīsimies. Nu, es domāju, šito vajadzētu izņemt viņam ārā. Ja jau tad jau ir tā maks negatīvas gāmas ietekme, tad tas varētu diezgan ātri notikt. Cik te viņam te ir jādrupo? Nekas jau tas nav. Sūds, vienkārši sūds. Tas ir viens mazs spaiks, un jau un gatavs. Jā, paldies, paldies, paldies. Nu, man gribās lamāties. Man vienkārši gribās par to. Reku ir iznākums. Reku ir klasisks order flow tradings. Baieri, feilo, feilo. Selleri apakšā, apakšā, apakšā. Baieri feilo. Klasiska dominants. Un kāds ir iznākums? Kāds ir iznākums? Un tagad to vajag salīdzināt ar iznākumu no vakardienas. Un to es tagad stāstu sev. To vajag salīdzināt ar iznākumu no vakardienas. Visa šī te pļurināšana, bļaļ, visa šī te huīņa, to savādāk nenosauks. Es domāju, būs šī, un tā tur būs tā, vai kā viņi tur eksersaizo putus, bļaļ, tas tur izveido suportu. Tagad dīleri hedžos gamu, bļaļ, uz augšu. Iģi nahuj vienkārši. Дебила, блядь, ебанais, иди нахуй. Tagad tu objektīvi vienkārši skaties, kas fucking notiek, izsolē, pieņem lēmumu un ir. Un ir. Man ir vienkārši sev jāapzvēr tas, ka es nekādu vairs mūžā nelīdīšu, nekādos svingtreidos iekšā. Nu pietiek, nu cik var. Meklēt kaut kādus iemeslus, lai to darītu. Jā, tas viss ir skaisti uz papīra. Es te nopirkšu lejā, un viņš lidos augšā, un es tikai sēdēšu, kasīšu savus olas, nihujā nekas nebūs jādara, un nopelnīšu 20 kā. Un pa lielam es neko neesmu nopelnījis. Es esmu atsitis sev apakaļ, atsitis apakaļ laiku, ko es esmu nojājis kopš vakardienas. Visu šī tā te garā muldēšana, visa šī tā te huīņa, blā, 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 blā. Un karuč, pilnīgs beztalks. Pilnīgs nahuj beztalks. Man pauris sāk sāpēt no šitā. Sūds kaut kāds, vienkārši kaut kāds sūds. Karač, все. Tev var rot jebal visu šo te pasākumu. Tagad gan var mēģināt skatīties uz bajiem. To var mēģināt darīt atkal atkārtot. Jā, jo tas pie tā selling apjoma, tas speed on tape, viņš tāds, bet jāatcerās ir, ka, nu, viss, nu, mēs esam zem HVL, mēs esam ļoti negatīvas gāmas teritorijā, tāpēc ir ļoti tādi flaši, un jo vairāk viņš mauc lejā, jo vairāk tas viss var eskalēties. Bet skatieties šeit tagad absorpcijas, un šajā te zonā tagad gan viņas vajag skatīties, bet es to vairs nedarīšu. Man, paldies!
Paldies. Es to vairs nedarīšu. Jo tas pressures, kāds te ir izveidojies, starp citu var salīdzināt, viņu arī es te tā papētīju vienu brīdi, viņu var salīdzināt ar Bitcoin. Ļoti līdzīga īstenībā order flow situācija. Ļoti līdzīga. Nu, te vienīgi, protams, bija no iepriekšējās izsoles informācija, kas bija ņēmama. Bet pressure ziņā un tas, kā te playeri spēlē šo te izsoli, kā viņi te spēlē, ļoti līdzīgi īstenībā to dara šobrīd zelts. Tāpēc šitai zonā ir jāskatās uz absorpcijām. Šitai zonā uz absorpcijām ir jāskatās. Jā, jo tas P-shapes jau vien liecina par to, ka bājeri ir ļoti, ļoti aktīvi. Tā kā galu galā, nu, visticamāk jau būs tā, ka šī izsola būs nofeilota, ieies viņš viņā iekšā apakaļ un uzmauks augšā. Nu, galu galā visticamāk tas tā būs, bet es vairs negribu tajā piedalīties. Nu, es vairs negribu tajā piedalīties. Priekš kam? Karoči, priekš kam? Beztalks, končenākais beztalks tas viss ir.